Šis viens no tiem sektoriem, kur tiešām viss iet laikā, rāmī, ejam uz priekšu, pēc tā plāna, kas mums ir paredzēts. Un tas ir tas, kas vairāk pirmkārt drošības, stabilitāte, kopēja sistēma, bet ir vēl viena lieta, ko es gribētu uzsvērt no savas puses, tā ir sabiedrības uzticēšanās valsts uzņēmumiem, sabiedrības uzticēšanās arī valdībai kā tādai. Standartā pārvades operatoriem baterijas piederēt nevar. Līdz ar to šeit milzīgs paldies arī politiskam atbalstam, gan nacionālā mērogā, gan visas Eiropas mērogā, jo, lai šādas baterijas augstsprieguma tīklam varētu piederēt, lai mēs tās varētu attīstīt, mums bija vajadzīgs izņēmums jau Eiropas līmeņa regulācijā. Tāpat arī milzīgs paldies no Eiropas puses, kas ne tikai ļauj šīm baterijām mums piederēt, bet arī palīdz tās ļoti nozīmīgi finansēt, tādā ziņā samazinot arī slogu uz Latvijas un visiem Baltijas patērētājiem. Tā kā šis ir milzīgs sasniegums līdz ar to gan augstsprieguma tīklam, gan Latvijas enerģētikai kopumā, kad šāds projekts tiek īstenots, ka šīs jaudas mums būs pieejams, ka mēs varēsim dzīvot drošākā sistēmā, izmantot drošāks pakalpojums, kas šajos mūsdienu apstākļos ir īpaši svarīgi. Mēs droši vien esam sekojuši līdz notikumiem Eiropā ar energoapgādes traucējumiem Iberijas pussalā, un šī ir tāda veida infrastruktūra, kas tiešām palīdz samazināt tos riskus, kas ir saistīti ar šādiem negadījumiem. Līdz ar to šodien ir svarīgs, nozīmīgs notikums. Mēs esam tikpat kā pabeiguši visas būvniecības darbus, kas ir saistīti ar baterijām, uzsākam testus, tā, lai jau rudenī varētu sākt tās aktīvi izmantot balansēšanas jaudu nodrošināšanai un drošākai energoapgādes pakalpojumu sniegšanai. This is a strategically significant project for Rolls-Royce and for AST. It plays a significant role in the Syncron project, and it's critical to secure the energy distribution in the Baltic region. So our battery system will help stabilize the grid by providing vital grid services such as FCR and AFFR and reactive power, and the systems are designed with highest availability in mind. So throughout this journey we have worked very closely with AST and our partner LEC, and this close collaboration has been crucial in maintaining both the quality and the planning of the project.